Ja tu esi bērnībā uzaudzis ap sievišķo enerģiju un tev nav bijis kārtīgs vīrišķais piemērs, tad šis video ir priekš tevis. Redzi, šis ir topiks, kurā reti kurā es lien iekšā, bet šis ir topiks, kurā slēpjas visas atbildes, lai mēs dzīvotu savu dzīvi ar misiju, ar mērķtiecību, ar deksmi, ar disciplīnu, ar jaudu. Redzi, šis ir tas topiks, kurā neviens nelien iekšā, tāpēc, ka tur ir jābūt super drosmīgam. Tur ir jālien iekšā visu tajos dziļākajos nostūros. Tur ir jābūt super lielai apziņai, lai risinātu tās lietas un mainītu sevi. Jo, redz, tas viss ir dziļi ieprogrammēts mūsos iekšā. Un es gribu padalīties pa priekšu ar mazu privātu stāstu no savas bērnības, lai tu saproti, no kurienes es nāku, lai tu saproti, kāpēc es par šo topiku runāju, un lai tu saproti, kā tas man ir ievirzījis tajā, ko es daru šobrīd, un lai tu saproti, kā tu vari kaut kādas lietas izmantot sevis labad. Un tad mēs iesim iekšā tajā praktiskajā daļā un apbruņošu tev ar instrumentiem, kā to visu mainīt, jo es uzreiz piebildīšu, es arī vēl esmu tajā procesā, kur es turpinu tā kā augt, attīstīties, mainīt sevi, un tas nekad nebeigsies. Ar katru līmeni tu saproti, ka katra lieta tev ir jāpārinstalē un tev ir jāmainās. Bet that's okay. Man šobrīd ir instrumenti, kā to darīt, un es esmu gatavs to darīt. Jo es neesmu ar mieru palikt te, kur es esmu, un esmu ar mieru iesprūst komfortzonā un apmierinātības sajūtā. Man ir jāmeklē atbildes, lai es varu dzīvot to dzīvi, kur es vēlos, kur viņi ir pildīti ar misiju, kur man ir liels impakts, vai ne? Bet, lai tu saprastu, no kurienes nāk, es mazliet gribu ieskicēt to bērnību. Redzi, es uzaugu savā bērnībā ap ļoti daudz sievišķo enerģiju. Es biju apkārt ap mammu, māsu, omi, opi. Un manā dzīvē bija ļoti maz vīrišķā enerģija. Un ja viņa bija, viņa nebija tā augstākā vīrišķā enerģija. Viņa bija vairāk tāda nepilnvērtīga, viņa vairāk bija tāda broken vīrišķā enerģija. Lai es pastāstītu par tām enerģijām, mums jāsaprot to, ka mums ir 4 tipu enerģijas. Un katrā no mums ir gan sievišķā, gan vīrišķā enerģija. Lai vai tu esi sieviete, lai vai tu esi vīrietis, mums ir abas enerģijas mūsos iekšā. Un mums ir jāprot tās enerģijas šiftot pareizajos dzīves brīžos, lai mēs varam pilnvērtīgi dzīvot savu dzīvi balansā. Un lai mēs nekad neizdegtu, lai mēs būtu enerģiski un lai mēs būtu uz savu misiju. Ir 4 enerģijas. Ir undeveloped masculine, ir out of the balance masculine, ir masculine un ir divine masculine. Un tāpat ir out of the balance feminine, ir undeveloped feminine, ir feminine un ir divine feminine. Un katrai no tām enerģijām ir iezīmes. Un kā jau tu noproti, tā undeveloped feminine un undeveloped masculine, out of the balance masculine, out of the balance feminine, tās ir tās enerģijas, kuras tev jāpārvērš par tām augstākajām, ne? Un mums no tām iezīmēm ir jātiek vaļā un jātiek pie tām augstākajām. Ejot cauri tagad tam savam pašizaugsmes procesam, es sāku saprast, ka es esmu ārā no savu balansu. Es nevaru iekāpt iekšā savā pilnajā spēkā. Kad es uzstādu mērķi, es jūtu, ka es kļūstu emocionāls, es neesmu disciplinēts, es jūtu, ka es esmu ļoti eksplozīvs, es jūtu, ka man nav pārliecības, es jūtu, ka es neesmu fokusēts. Un tās ir visas iezīmes, kas piemīt out of the balance masculine. Un es sāku just, ka es vairāk mīlu komfortu, ka es gribu būt mierīgāks, ka es negribu riskēt, es vairāk gribu būt emocionāls, es gribu visu lēnāk, es esmu iesprūdis tādā kā gaidīšanas režīmā. Un es saprotu, ka es esmu vairāk paņēmis to feminine side. Un nav jau brīnuma, redz, es uzaugu ap to sievišķo enerģiju, un tas bija viss, ko es mācēju. Es nezināju, kā tas ir, kā uzvedās disciplinēts, mērķtiecīgs, ambiciozs, fokusēts, misijas orientēts vīrietis. Es nezināju, kā tas ir. Man tēvs bija kolosāls cilvēks, viņš bija armijā ļoti tālu ticis, taču tajā fāzē, kur es mācījos visu par dzīvi, viņš jau bija aizgājis pensijā.
Un es jau vairs neredzēju viņu ikdienā darbībā, kā tas ir, kā viņš mauc, kā viņš dara, kā viņš ir disciplinēts. Es vienkārši neredzēju, jo es uzaugu pie mammas ar opi, un starp citu es uzaugu vēl ap vīrieti, kurš ienāca manā dzīvē nejaušības pēc tajā laikā, bet tagad esmu mūžam pateicīgs par to. Tas vīrietis bija mans mammas brālis, kurš bija pārdevis īpašumu, tajā laikā 100 pār 1000 lati, kas šobrīd ir vienkārši kosmos, ja mēs tā paskatāmies, tas ir 11 gadu atpakaļ, tas ir kā 400,000 eiro, ja mēs salīdzinām to naudas vērtību. Un viņš to naudu 2 gados nodzēra, esot blakus istabā man. Un viss, ko es ieraudzīju, kad vīrietis ir nekontrolējams, viņš ir reaktīvs, viņš ir slings, viņam par visu ir pilnīgi pofīgi. Es ieraudzīju to nepareizo vīrišķo daļu. Lai gan es biju tik saprotošs, ka es zināju, ka tas ir nepareizi, tāpat tās lietas bija ieprogrammētas manī. Kāpēc? Tāpēc, ka, ja tu ilgāku laiku esi apkārt ap kādu cilvēku, tu sāc domāt, kā viņš rīkoties, kā viņš tev piemīt paradumi, kā viņam. Un, protams, man viņi nepiemita tad, kad es biju skaidrā. Man piemita visas tās pašas īpašības, kā viņam tad, kad es iedzēru. Tur es sprāgu augšā, es biju nenormāli reaktīvs, nenormāli emocionāls, es gribēju izsist respektu. Un es sāku saprast, šitais viss iet rīktīgās auzās, man ir jāsāk līst iekšā tajos melnajos stūros, jāsaprot, kāpēc es kaut kādos brīžos rīkojos, jo viss tas bija autopilots. Tikko notika kaut kādi triggeri, alkohols, tas slēdz iekšā manī to identitāti, kuru es negribēju redzēt, kuru es pat nebiju izveidojis. Es biju izveidojis viņu esot klāt tiem cilvēkiem, ne? Sākot to savu pašizaugsmes procesu, sapratu, ka viss man ir jāiepazīst tā divine masculine daļa, kur viņš ir disciplinēts, kur viņš ir misijas orientēts, kur viņš ir fokusēts, kur viņš ir ļoti apdomīgs, kur viņš ir mīlošs, kur viņš ir enerģisks, ar deksmi, ar vēlmi darīt vairāk, palīdzēt cilvēkiem. Man vajadzēja izprast viņu un sākt sevi pārprogrammēt. Un tas pārprogrammēšanas process ir tas pats interesantākais process. Viņš nav ātrs, viņš ir ilgs, bet tur viss mainās. Sākot mainās tā emocionālā sistēma, tad mainās tavs rīcības, mainās tavu 3D pasauli. Un tu vienkārši tāds paliki kolosāls cilvēks. Un kā tad atpazīt tās savas sliktās iezīmes? Kā tad atpazīt to, ka tu esi ārpus savu spēku? Vienkāršās situācijās. Skaties, tad, kad tu esi izveidojis to savu labāko versiju, pēc kā tu dzenies, kur tas Mārtiņš ir 10.0, kur viņš ir the best version of himself, tā kā viņš dzīvo to kolosālo dzīvi, kur viņš ir palīdzējis ļoti daudziem cilvēkiem, viņam ir kolosāls attiecības, viņš ir mīlošs, viņam ir ģimene, viņam ir īpašumi, viņam ir daudz naudas, viņam par to nav jāstraucās, un viņš palīdz cilvēkiem, dod atpakaļ cilvēkiem. Tad, kad mēs esam izveidojuši to versiju, mums jāsāk saprast, kā viņš rīkojās. Un tajā brīdī, kad tu esi izveidojis to savu versiju, tu sāksi iet caur savu dzīvi, un tu sāksi just triggerus. Tev kaut kas ļoti izbesīs, atnāks kaut kādas emocijas, tu gribēsi rīkoties autopilotā. Tie ir tie perfektie brīži, kas tev parāda, tā tava versija nav pretī tam, ko tu vēlies. Un tas ir tas brīdis, kad tev tajā triggerī jālien iekšā. Ja tu gribi aiziet autopilotā, tas nozīmē, tu darbosies pēc savām traumām. Tu darbosies pēc savas limitētās programmas. Un ja darbosies pēc savas limitētās programmas, tavā dzīvē nekas nemainīsies. Tu paliksi tieši tur, kur tu esi. Un tu netiks tālāk. Tāpēc katrs triggeris, kur tu esi triggerots vai nu attiecībās, vai nu darbā, vai nu vienkārši uz ielas, vai vienkārši tu nevari savākties, tev ir jālien tur iekšā. Tev ir jāsaprot, kur tu esi iemācījies, ka tāda rīcība, kādu tu vēlies darīt, ir pareiza. Un tad tu atklāji to programmu. Tad tu saproti, no kurienes tas nāk, un tev ir iespēja pārrakstīt to programmu. Un to programmu tu vari pārrakstīt tad, kad tu esi iepazinis to divine masculine, to dievišķo, vīrišķo enerģiju, kuru tu gribi iebūvēt savā programmā. Tad, kad tu viņus atpazīsti, kā viņš rīkojās, kā viņš jūtās, kāda ir viņa paraduma, kāda ir viņa enerģija, kāda ir visas viņa dzīves daļas,
kādi ir tie stāsti, ko viņš konstanti groza pa savu galvu, lai būtu tas divine masculine, tu sāksi vienu pēc otru pārinstelēt. Redzi? Jo, ja tu nepārinstelēsi, tu turpinās rīkoties no tiem triggeriem, tu turpinās rīkoties no tiem wundingiem, no tām traumām, no tām bailēm, no tām šaubām. Tāpēc katrs tas triggers ir kā GPS tavā pašizaugsmes ceļā, kas parāda tāds, vecīt, šitais triggers attiecībās, kur tu gribi uzsprākt, ka tu gribi panākt kaut kādas savas lietas, ka tu gribi obligāti strīdēties, vai arī, ka tu attiecībās gribi būt manipulētājs, vai tu, teiksim, negribi, vai tu gribi ātri apvainoties, tev jāsaprot, šitās ten visas īpašības piemīt no mana out of the balance masculine, vai pat no out of the balance feminine, un man ir jāmaina tās rīcības pretī manam dievišķiem, kuras esmu atvērts, kuras nebaidos no sievišķās enerģijas, kuras dod drošu vietu, kuras ieraugu sevī, kuras sprākst augšā, kuras palīdzu sievietei atvērties, palīdzu nevis aizbēgt no lietām, bet risināt lietas. Tev ir jāsāk līst iekšā tajos stūros. Tad, kad tu sāc līst iekšā tajos stūros, būs daudz darba, bet tas darbs atmaksāsies. Kāpēc? Tāpēc, ka tavs domas mainīsies, tavs emocijas mainīsies, tavs rīcības mainīsies, tavu dzīve mainīsies. Saproti? Un, manuprāt, tam vien jau ir jābūt lielam motivatoram mainīt savus rīcības, lai mainītu savu dzīvi, vai ne? Tāpēc viss, ko es tev gribu šodien teikt, sāc iepazīt to savu divine masculine daļu, kur tu vēlies uzbūvēt. Atrodi cilvēkus kā piemērus, kam sekot. Paskaties vienkārši cilvēkus internetā, kuri dzīvo to dzīvi, kur tu vēlies dzīvot. Sāc rakstīt ārā viņa personalitātes iezīmes. Skaties, kas tev patīk tajā cilvēkā. Viņam ir forša enerģija, viņam ir forša tonalitāte, viņam ir foršas rīcības, viņš ir ļoti harizmātisks, varbūt tev patīk tā esence, viņš ir enerģis, disciplinēts, ka viņš ir patiess. Atrodi tās lietas un sāc papildināt to stāstu sevi iekšā, jo katru to lietu tu vari pārinstalēt. Un nebeidz no tiem triggeriem, viņi tev nāks, viņi būs traki, viņi atkārtosies vairāk kārt. Tāpēc ņem rokā kladīti, analizē, apzinies tās lietas un sāc mainīt tos skriptus, pēc kuriem tu darbojies. Jo saprot to, ka tu nedarbojies no tā, kas tu patiesībā esi kā sava autentiskā versija. Tu darbojies no savas traumētās versijas, kur tu iemācījies esot apkārt dažādiem cilvēkiem. Tagad es teikšu tā, nevajag vainot tos cilvēkus, kas mums ir bijuši apkārt. Viņi zināja to, ko viņi zināja. Tagad ir jāuzņemās atbildība un jāmaina ir tā trajektorija mums pašiem. Mums pašiem ir jāizveido viss tas moduls, tas scenārijs, pēc kā mēs vadamies, lai mēs pārņemam vadību par savu dzīvi un neesam upurīši savai dzīvē, bet mēs esam veidotāji. Tā kā es ļoti ceru, ka tev šis topiks noderēja. Ja tev ir kaut kādas neskaidrības, tad noteikti uzraksti man ziņu WhatsAppā vai Instagramā. Mēģināšu tev palīdzēt, kā varu. Un, ja tu gribi padziļinātāk strādāt ar to, tad pavisam noteikti uzsit ziņu, pievienojies akadēmijai. Tas ir tas, ko mēs darīsim un līdīsim iekšā tajos stūros. Es neesmu tur nekāds super guru, bet es tev varu parādīt tās lietas, ko es esmu darījis savā ikdienā, kas man ir mainījuši man dzīvi un kas turpinās mainīt man dzīvi. Kā jau teicu, ir svarīgi, ar kādiem instrumentiem tu strādā. Un, manuprāt, uzbūvēt māju ar elektroinstrumentiem un ceļamkrānu un betonu mašīnu daudz ātrāk nekā ar skrūvgriezu un āmuru. Tāpēc izmantojam instrumentus, labākus instrumentus savā pašizaugsmes ceļā, un tas ir tas, ar ko es tev varu abraņot visā šajā procesā. Tā kā, ja tev ir interesi, tu gribi strādāt ar sev, tad raksta augšā. Tā. Un visā visumā ceru, ka tas noderēja, ceru, ka tas tev ienes iekšā kaut kādu apziņu, kaut kādu cerību, kaut kādu motivāciju, lai tu varētu mainīties un lai tu varētu dzīties pēc savas labākās dzīves. Un visās savās jomās. Lai veicās!